mēnesis ir caur gadsimtiem iedvesmojis cilvēkus radīt neaizmirstams mākslas darbus, gan mākslā, gan dejā, bet vairāk šogad pievērsīsimies mūzikai, jo tēma, protams, ir par mēnesis mūzikā. Un gribu jūs iedrošināt klausīties to lekciju un mazliet priekšā pačūdēt, kad lekcijas beigās uzdošu dažus jautājumus un jūs varēsiet atbildēt, tad būs maz tāds pārsteiguma balviņas, tā kā gulēšana var atlikt vēlāk laiku. Varbūt pirms dodamies uz priekšu, jautājums, vai šeit ir kāds profesionāls mūzikas, kas mūzika nodarbojas profesionāli, amatieru līmenī. Jā, es domāju, kā tā, ka Latvijas dziedātāji tauta un visi tiedis maz 3 koros, maz kādam jau vajadzētu. Un es gribu sākt ar tādu samērā banālu jautājumu, kas tad ir mūzika? Ja mēs meklējām palīdzību vārnīcā, tad vārnīca definē, ka mūzika ir māksla savietnēt skaņas vienotā secībā, kad izveidojās nepārtraukti vienota kompozīcija. Tāda definīcija, es nezinu, kā jums šķiet, vai tas apraksta mūziku vai neapraksta. Man jau gribētos teikt tā, ka mūzika viegli nevar definēt, un ka mūzika būtībā ir katra cilvēka kaut kas īpašs un unikāls, jo, kā piemēram, profesionāli mūzika, kā viņš dzīvo mūzikā, viņš elpo mūzikā, mūzika viņam ir visa dzīve. Pretīm, citiem cilvēkiem, kā hobija līmenī, teiksim, kā brīvā laika pavadīšanas līdzeklis, ka viņš aizpild laiku, jā, vai, teiksim, mēs iedvesmojušies no kādas īpašas labi mākslinieki, mēs varbūt sākam spēlēt kādu mūzikas instrumentu. Bet, ja šai lietai pieeja tā tie ir savu zinātniski, ja, tad mūzika sastāv no skaņām. Un skaņas būtībā vienkāršot izsakoties ir gaisa svārstības. Fiziskā, kā sacīt, gaisa svārstība, tā ir mehāniskās enerģijas izplatīšanās vielā, svārstību formā. Ja. Fizikā pielieto vairākas raksturu lielums, kā skaņas ātrums, amplitūda, frekvence un tam līdzīgas lietas. Zināms, no fizikas laikiem tas svārstības skaits vienā sekundē sauc par svārstības frekvenci vai kērču. Bet mūzikā parasti pietiek ar šādām te trijām. Tad apzina augstumu, skaņas augstumu, jeb noti, ja, kā mēs saucam kērcos, skaļums, decibelos, un mēs ļoti labi varam dzīvajos koncertos izjust, teiksim, uz vērts, ka mums ir basīgās skaņas, ja. Un tembrs, ko kā nemēr, bet ko mēs ļoti labi spējam atšķirt, jo ik viens pazīst tavas mātes balsi un nesajauks ar to ar neko citu, tāpatās arī mēs ar draugu vai draudzēm balsi pazīstam par galvu, ja. Šeit tāda tabuliņa, ja, tad mūsu rietumu pasaulē, mūsu tik ielikt kaut kādā formā un kārtībā, un tā ir gamma, kas sastāv, teiksim, no vairākām notiem, tad, kur ir tonis, vienam do, re, mi, fa, sol, la, si, un atgriežās pie do, un tur ir atbilstoši frekvence tai skaņai, ja, un tad var redzēt, ja. Un, piemēram, do 264 herci, un šī te ir, izlīdzinātā ir temperētā gamma, jo agrāk bija savādāk skaņojumi un nebija. Tos mazliet vēlāk nākošajā slaidā pa vēsturi pakavēšos. Vai kādam ir nojausmi, kāpēc, teiksim, tas lā ir izcelts tādā traknākā fonā. Lā un 540. Redziet, tad, kad mūzicē kaut kādās grupās vai ansambļos, tad ir nepieciešams, kad visi noskaņojās vienotu frekvenci, ja, un tad lā bieži vien, tad šīs tondakšas, pēc kā skaņojās, ir lā, ja, tad, tas tāds, ir kā tāds apskaits punkts, ja, viņš ir 440. Latviešu tautsdziesmās, kad ir nēmās proti la la la. Tas kā viegli atcerēties, ja. Varbūt arī visi saskaņos. Jā.
Bet, kad mēs runājam par mūziku, visiem asociēs to ar skaņu, ar skaņas pasauli, tad kaut kāds troksnis, bet šī te frāze, pauzes arī ir mūzikas sastāvdaļa. Teiksim, angļu valodā, priekš zvaigžņu mīļotājiem, jūs varat pārtulkot space, also component uz music, ja, tā space, kosmos, pauzes. Un iedomājieties, kas būtu, ja mūzikā un dzīvē nebūtu pauži, tad viss, kas ir, kad būtu sācis skanēt, viņš nekad nebeigtos. Mums būtu nepārtraukts milzīgs troksnis. Tātad, ja nebūtu šo paužu, mēs neko nevarētu uztvert. Ja mēs balsi nevarētu uztvert, nebūtu ne sākuma, ne gala. Un kā daži izcili mākslinieki ir teikuši, ka pauzes īstenībā ir tā kā gleznai rāmi. Tad viņi ierāmē un tad mums veidojās šī glezna. Lielāk pauzi, jo lielāk taktīja. Nu, tā arī var. Mazliet pakavēties arī vēsturiski, tātad vārds mūzika īstenībā nāk no grieķu vārdu muzikē, kas ir atvadinājies no mūzas. Tātad grieķu mitoloģijā bija tāda dieviete, un ko viņa inspirēja, kā jau šķiet. Tātad viņi īstenībā grieķu tā dieviete mūza inspirēja zinātni, mākslu un tā skaitā arī mūziku. Nu, lūk, un dodoties jau tālāk, pie tāda grieķu matemātika Pitagora, ko mēs pazīstam ar Pitagora teorēmu. Viņš īstenībā arī bija zvaigžņu vērotājs, un viņam pirmajam izdevās atklāt tādu lietu, ka skaņas augstums ir atkarīgs no stīgas garuma, ko šo skaņu ierosina. Un vairāk bija tāds Pirīs vecākais, kas rakstīja, ka Pitagors veidoja savu mūzikas teoriju, nu, kurā planētu, zvaigžņu, teiksim, radius un proporciju attālumu formēja tādu mūzikas teoriju. Tātad, un tas ir interesanti ar to, ka mums liekas, ka mūzika ir audiāli uztverama, bet tādā laikā mūzika bija proporcijas, tie ir matemātisks jēdziens. Un no šīs teorijas tātad vēlāk izcēlās tāda romantiskā tāda sfēra harmonija, kad viņš tātad nodefinēja no Zemes. Vecos laikos visi zināja, ka visums, kā sacīt, Zeme ir centrā un visas griežās planētas Sauli, ieskaitot Zemi. Tātad no Zemes līdz Mēnesim tas bija vesels tonis, no Mēnesis līdz Merkuram pustonis un tā tālāk, un viņam izveidojās tāda sfēra harmonija. Viduslaikos, kas man pašam arī, piemēram, bija diezgan interesanti uzzināt, ka arī mūzika īstenībā bija viena no matemātikas 4 komponentiem. Tā nebija, kā mums liekas, māksla, abstrakts, ēterisks un tā tālāk. Nē, tā bija viena no 4 komponentiem, proti aritmētika, ģeometrija, astronomija un mūzika. Ja. Un tad vēlāk, teiksim, no 5. gadsimta tāds filozofs Boēcijas, sāka pievērsies un klasificēt to mūzikas jautājumu jau kādās 4 kategorijās. Mūzika universālis, ja, tāda mūzika universālis, kas viņai saknes nāk no šīs Pitagora sfēra harmonijas. Un pamatā stāv ideja par to, ka Dievs ir radījis universumu, un viņš ir radījis viņu kārtībā ar attālumiem, ar svariem un ar izmēriem. Un tādā veidā šīs proporcijas ņemot vērā, tad formējās tā mūzika universālis. Tālāk turpinājumā ir mūzika humana, šie ir latīņu termiņi. Turpinot šo tēmu par to, ka Dievs ir visa radītājs, arī cilvēks ir Dieva radīta būtne, un šīs proporcijas no universa, no planētas savstarpējām attiecībām panāk uz cilvēku proporcijām, kā cilvēku proporcionāli skaisti radīts kājām 2 attālums no kājām līdz potītēm, tā tālāk. Tur arī esat dzirdējuši gan jau par zelta vidusceļu un zelta griezu un visādām tādām lietām. Lūk, no turienes tās kājas ir taupa. Un tad ir 4. mūzika un instrumentāls, kad beidzot šī matemātiskā proporcija pasaule beidzot tiek ietērta reālā tādā skaņas pasaulē, kur mūzika instrumentāls īstenot tādu dziedāšanu vai instrumentālā formā izpildīt, teiksim, to mūziku. Tad beidzamā tad mūzika divīnē, dievišķā mūzika. Es to visu Penteri savā ziņā tā kā sagatavoju, lai es varētu uzdot kā tādu interesantu jautājumu, vai Zeme un Mēnesis arī mūzicē.
Mums kā vajadzēja šo kosmosu un šo mēnesi rast saikni. Un es atradu šādas interesantas lietas. Tātad ir Zeme un ir mēnesis. Un apakšā tur ir tādi herci pielikti, ja mēs tur sākumā runājām par herciem, kas mēra toņu augstumu. Un ir tāds jēdziens kā Šūmaņa rezonance. Vai kāds no jums ir dzirdējis tādu jēdzienu par Šūmaņa rezonanci? Tas nav tas Šūmaņs, ko mēs domājam, tas komponists, bet tas ir vācu matemātiķis Otto Šūmaņs, kas ap 52. gadu matemātiski prognozēja, ka kaut kādai tādai lietai ir jābūt. Tātad, tas 7,8 Hz, tur ieklās ir simbols B, kas apzīmē Sī zemo skaņu, un šeit ir 28 Hz mēnesiem, kas apzīmē Lā. Vienkārši pat tā Šūmaņa rezonance ir tāda lieta, ja tā ir par to savas parādību, kad veidojās zemes vai ultrazemes frekvences stāvviļņi starp zemes virsmu un ionosfēru. Ja? Un šie te cipari, teiksim, tas ir pirmās frekvenču maksimumi. Tas sanāk tā, ka, ja tas vilnis iziet, viņš atstarojās, stāvvilnis, tas ir vilnis, kas atstarojās. Ja? Viņš atstarojās ionosfērā, viņš apiet apkārt zemeslodē, apliecās, viņš iet apkārt tādā pašā fāzē un veidojās rezonanci. Un tas vilnis, līdz ar to tā rezonanci pastāv pietiekami ilgu laiku un vēlāk, teiksim, šo te jogu uztvēra tāds ārsts, kas man bija rakstīts. Herberts Kēnigs tāds ir. Viņš uztvēra tādu interesantu lietu, kad šī 7,8 Hz, tā ir ultrazemā frekvence, tā saskan ar alfas daļiņu, ar alfas viļņu frekvenci, kas notiek mums šeit smadzenēs. Un no šīs teorijas tur visādas ezotēriskas lietas rodās, jo, teiksim, kas mēs esam ūdens, ja, 90%, un ūdens, teiksim, ļoti viegli iesvārstās, un mums šūnās ir svārstības, un no šīm frekvencēm sazās ir tāds interesants lietas, negribu samulēties, tas varbūt nav bieži zinātniski, bet kaut kur lasīju arī tādu rakstu, ka tad, kad tie pirmie kosmonauti devās kosmosā, tad viņiem bija problēmas dēļ tā, ka, teiksim, viņi attālinājās prom no Zemes, pārstāja šī te Šūmaņa rezonanci, viņi izbaudītu sevi, un līdz ar to viņiem bija nepieciešams šos elektromagnētiskā veidā uzģirnēt, lai, teiksim, tā veselība viņiem nepasliktinātu. Tāds interesants lietas. Bet, jā. Šī atbildes jautājuma, ko gribēju uzdot, es redzēju, ka tā eksperimentu mākslīgi tiek radīti tādi apstākļi absolūti klusi. Nosaka, citi izolācijas nelielās paliekot. Un cilvēki šajā vidē nevar izturēt ilgāk par 10-15 minūtēm. Jo prasīt, kā es varētu honest, kā šis varētu būt tas, ka viņš tiek atrauc no tās zemes rezonances. Jā, es varētu līdzīgi tā arī atbildēt ar šo te faktu, jo, teiksim, mēs te meklējot par šo Šūmaņa rezonanču informāciju, uzrāvos visādiem interesantiem rakstiem par to, ka tad šī saistība ar šīm zemām frekvencēm, ka cilvēki, teiksim, smadzeņu darbības kaut kā, teiksim, smadzeņos tie impulsi arī rezonē šajās zemējās frekvencēs, un ja šī frekvence ir tā, šī Šūmaņa rezonance, teiksim, tā tika uzskatīta ilgu laiku, tā ir tāda konstants lielums katram planetāriem objektam, viņš ir savs kaut kāds, un viņi var izmantot tādu identifikācijas marķieri, tad, vai tam var ticēt vai nē, bet zinātnieki beidzamā laikā ir konstatējuši, kad šis maksimums, tas 7,8 ir nobīdījies jau kļūst ātrāk uz 12 Hz, un biologi domā, ka līdz ar to arī cilvēku ritms varētu izmainīties, kļūt intensīvāks, tāpēc, ka tad, ja mums bija arī 7,8 šie smadzeņu darbības, teiksim, šī frekvence, kad tā zemes pārtināšanās varētu ietekmēt arī cilvēku veselību, līdz ar to, teiksim, tie kosmonauti tika parauti augšā ārpusē, teiksim, no šīs zemes ietekmes sfēras, tad viņiem arī šīs veselības problēmas radās, laikam dēļ šīs frekvences zemās, kad zeme pulsē,
Un tas ir, teiksim tā, varētu domāt ar šīm iepriekšējām divām teorijām par šo dievišķo un proporcionāli vadīto cilvēku universu, kur viss ir saskaņā, kur viss ir harmonijā. Un pieminot arī tās iepriekšējās gāmas, jau tad no tā Pitagoras šīs te proporciju teorijas bija cits skaņojums, vecos laikos bija citas, teiksim, šīm notiem atbild citas frekvences. Un pārsvarā mūzikas gabals varēja, teiksim, būt do mažorā vai sol mažorā. Viņiem bija savu veidu tāda savstarpēja rezonanse, savstarpējs skaistums, bet tad, kad nāca, teiksim, sarežģītāk instrumentu klavieres un vispār kas, tad bija nepieciešams izlīdzināt šos te intervālus, lai varētu parādīties tur, skaņdarbi citās tonkārtās, tur dodies, sibamals un tā tālāk. Un to darīja mūsu slavenais Bachs, kurš speciāli pat arī sarakstīja fugas. Visās tajās tonkārtās var pierādīt, ka šī mūsdienu gamma ar šīm jaunajām frekvencēm, tad viss skan. Nekur nav, teiksim, tādas greizes un disonējušas skaņas. Kaut kas tāds. Bet beidzot dosimies mazliet arī mūzikas pasaulē klāt un sāksim ar klasiskiem mūziķiem. Un man tad, kad Arnis piezvanīja un vaicāja, mēnesi mūzikā, tad, domāju, jūs visi varbūt atpazīstat šo te kungu, Beethovens. Jā, mēnesis sonāti, jā. Īstenībā ir tāds interesants fakts, ka tad pirmie astronauti devās kosmosā un viņiem uzdeva jautājumu, kuras būtu tās 3 lietas, kuras viņi gribētu paņemt līdzi kosmosā no Zemes. Viņi atbildēja, pirmās bija 2 kaut kādas eksistenciālas lietas, bet 3. bija Johana Sebastiana Bacha mūzika. Tā interesants moments, lai arī Bachs ir viens no cilvēkiem ģimeniem mūzikas pasaulē, tad viņš mēnesi tēmai kā nav veltījis nekādu skandarbs. Toties nemazāk slavenais, nemazāk populārais Beethovens ir Danijā. Viena no tādām leģendām vēst, kad viņš šo skandarbu gribēja veltīt kā viņai neredzīgai meitenei, lai ar mūzikas skaņām viņai ļaut izprast, kā izskatās mēnesis stari un mēnesis gaisa. No oficiālajās vēstures anālēs ir rakstīts, ka šo skandarbu viņš veltīja savai skolniecei ar mīlestību, arī 17-gadīgai grāfienei Džulietai. Jūs iespējams, ka varbūt nezināt par to, kad no tādas mēnesnīcas sev sanāk šis vārds tika iedot šim skandarbam tikai jau pēc komponista nāves, to viens cits dzēnieks Pucēnas upes krastos iespaidojies no mēnesnīcas apnicētiem krastiem. Šo vārdu tā nosauca un tad iegājās tautā. Nemazāk slavens vīrs mūzikas pasaulē ir šis francūzis Claude Debussy, kuram viens no slavenākajiem, tādiem pazīstamākajiem skandarbiem ir Mēnesis gaisma. Tas ir francūzis, impresionists, kas savu darbu veltīja dabas skaistākajām norisēm un lai aprakstītu to skaistumu, kas ir dabā. Joprojām mēs varam dzirdēt, ka tā mūzika ir liega, maiga, patīkama. Ausī nomierinoši. Lasīju arī vienu psiholoģis, psihoterapeits un tādu kursu par mūzikas ietekmi uz veselību, un tad, teiksim, gan šo Beethovena mēnesnīcu sonātu, gan šī mēnesnīcas gaisma. Var noteikti izmantot, teiksim, lai atslābinoties pie noteiktiem garastāvokļiem, lai panāktu kādu efektu, muzikālas terapijas. Bet, lai jūs ilustrētu to, ka arī starp klasiķiem bija gana interesanti un ekstravaganti personi, tad šis ir
vācu komponists. Teiksim, austriešu komponists ebreju izcelsmes Arnolds Šembergs, kurš ir aktuālās mūzikas pamatlicējs. Aizlaidās. Viņam ir tāds skandarbs mēnesis Piero, pretstatā Claudam Debussy, viņš bija ekspresionists. Tad, kas savā daļradē rakstīja mūziku par cilvēka traģiskākajām un tādām sarežģītākajām norisēm iekšējā pasaulē. Dzirdēt, ka šī mūzika ir tāda pilnīgi tāda atonāla, pretstatā šiem iepriekšējiem diviem klasiķiem. Mēnesis Piero, tas ir pa vienu tādu mēnesēdzīgu cilvēku, kurš ir uz sajukšanas robežas. Viņš klīst, viņu vajā visādas bailes un morgi māki. Tas aptur arī dzirdams tad mūzikā un ir interesanti tas, ka tā īpatnējā vokālā tādā formātā, kad tas cilvēks dzied tādā savdabīgā, tādā tā kā it kā pareizā ritmā, bet aptuvenos augstumos un no tādiem čukstiem pāriet līdz pilnīgi tādām skaļām izsliektām frāzēm. Nemocīšu un nebaidīšu jūs ar šo drūmo mūziku, dosimies pie kaut kā pazīstamāka, pie mūsu latviešu mūziķiem. Vai jums ir kāda nojausma, kur no latviešu mūziķiem ir veltījuši mēnesis tēmai kādu skaņu? Precīzi. Tieši tā, mūsu mīļais Emīls Dārziņš, kurš ir pazīstams ar šo melanholisko valsi, bet viņš arī ir kora mūzikas, klasiķis jauktajiem koriem, gan arī vīru koriem, un viena no dziesmām ar Aspāzijas vārdiem ir Mēnesis tavu stīgo. Ko ir? Ja mēs dosimies mazliet tālākiem uz modernākiem laikiem, ir tāds joprojām dzīvojuši konkrēts Imants Kalniņš ar šo jauko pulbaņu dzējā sarakstīto Zaķīšu prietiņu, un šo man sieva ieteica izmantot, jo, tad, kad domā par latviešu autoriem, tad tiešām, Zaķīšu prietiņu ir tas mēnesis, kas tur kā čigāniņš tā meklējums sāk vērties. Tad tas, laikam, daudziem bērniem, un man arī kā bērniem, kas bērnībā šo mūsu filmu ir palicis atmiņās. Ja tiem klasiķiem bija tikai skaņdarbi veltīti mēnesim, tad mums ir vēl kāda grupa, kurai vārdā ir Jauns mēnesis, tieši tā. Tātad Jauns mēnesis bija diemžēl folkroka grupa 87. gadā, ko nodibināja Ainārs Mielāvs kopā ar Ginču Solu, un tad, kad ap 99. gadu, tad Ainārs izdomāja sākt savu solo karjeru, tad tā grupa pēc pastāvēt, un šeit ir tāds divas dziesmas, kurš tiešām mēnesis tēmai veltītas, mēnesis te meklēties, un kad mēnesis jūrā krīt, tā jau ir laikam viena no populārākajām latviešu karaoke dziesmām, kā krīt mēnesis jūrā atzīt. Jā, mām, tā tevi jādomā. Tātad šī te dziesma. Man, protams, viņa tā arī ir. Ja kādam būs vēlēšanās, varēs nodziedāt kopā ar viņiem. Bet, ja ar latviešiem viss ir skaidrs, tad ar tiem ārzemniekiem, tur ir ļoti liels saraksts ar dziesmām un ļoti daudzos un dažādos žanros. Šeit, teiksim, tādi roka popa pārstāvi, kā Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising un Pink Floyds, un tur šis te attēls, jūs jau atpazīstat, ir šis stilizētais Dark Side of the Moon, un arī ir, redziet, tāds Iron Maiden, Moonchild,
un Electric Light Orchestra un Police. Nu, es jums varu piedāvāt, varbūt, kas jums izraisa interesi, kādu vienu vai divus skandarbus es varētu nodemonstrēt, kā viņi skan, pa kuriem jūs izrādat interesi, kurus jūs gribētu dzirdēt, ko tie cilvēki ir. Electric Light Orchestra. Tikai tu Zimon, jā, tas ir diezgan, nu sāksim ar to, jā. Ļoti līdzīgs vecsums, varētu teikt. Uzliksim Come On Child pārmaiņas pēc. Es domāju, ka jūs atpazīstat to, ka bieži skanēs. Nu jā. Un tad ir kaut kas tāds. Nu, tādā stilā. Vēl kāda vēlme viņam? Pink Floyd. Pink Floyd, jā. Pink Floydam tur, jā, tas ir vesels disks. Tur ir vairākas dziesmas, šī mēnesis tumšā pusē, jā. Tur cilvēks ir pacenties klikos pēc. Tur tā dziesma sākās tādot klusi ar Elsām. Šis nav oriģinālais teksts, protams, tas ir kāda plāna video. Gadu tikus uz tādu. Jā, nu, šis varbūt nav tas maz mīļākie žāni, man mazliet vairāk kaut saist šīs te nākošā lapa, kur ir džess un country, un tiem dažiem es te gribētu veltīt mazliet vairāk uzmanību, kā Glens Millers ar savu slaveno Moonlight serenādi, ja, mēnesnīt serenādi. Beethovenam bija, kā sacīt, sonāti, Milleram ir
serenāde. Ļoti, kā sacīt, uzsit tādu veco laiku, vecmāmiņas televizors, melnbaltais. Glens Millers, kā sacīt, nodzīvo diezgan iesu mūžu, no 1904. līdz 47. gadam. Viņš traģiski aizgāja bojā. Bet, kas viņš bija? Viņš bija amerikāņu big banda mūziķis, aranžētājs un komponists, kurš darbojās swinga mūzikas lauciņā. Sakomponējis daudz tādas interesantas pazīstamas skandarbs. Viens no šiem ir tā monolīta serenāde, mēnesnīca serenāde ir tāds, nezinu, tāds ču-ču-ču bija tāds asociācija, kad vilciens iet uz priekšu, un viņam tā arī tā slavenā kompozīcija ir In the Mood. Jā, viņš aizgāja bojā, ka viņš devās iepriecināt uz Franciju amerikāņu zaudāts, un viņš tur lidmašīnu tur brauc pārtam no Angļu franču kanālam, un viņš pazuda par sliktu laiku apstākļu dēļ, un viņš šai baltajā dienai tātad ir bezvēsts pazudušo sarakstu. Džess nevarētu būt, kā sacīt, pilnīgs, ja nebūtu šī slavenā persona Miles Davis. Uzlikšu, lai viņš sāk skanēt. Pastāstīšu mazliet par viņu. Miles Davis tiek saukts par 20. gadsimta vienu no tādiem ietekmīgākiem mūziķiem. Ja bez viņa daudz nevar iedomāties džeza mūzika kā tāda, jo viņš bija pirmām kārtām trompetists, grupas vadītājs, un viņš bija, protams, arī komponists. Un viņš aizsāk daudz tādus džezu virzienus, kā, teiksim, cool jazz, bebops un fusion, jazz fusion. Varbūt tie, kas džeza mūzika nav saistītas, daudz ko nesaka, bet tas ir apmēram tā, ka es sapratu, ka, piemēram, var spēlēt tikai, teiksim, trīskaņos, tritoros un tam līdzīgi, tad, teiksim, šie cilvēki saprot, ka varbūt, ka var spēlēt, teiksim, 3 notis vienu otrai blakus, tad pustoņi un saistīt kas ir kā likās, varbūt nesmuki, distonējoši, kas eksperimentēja to, ka var ritmu būtu pilnīgi savādāk, nekā tā kā vecajā mūzikā, kad ir smagijas ir uz viens uzdarīts. Tur, teiksim, ir sinkopēta mūzika. Tagad ir pierasts, liekas pašsaprotami, kā mūzika eksistē, bet kas tāds neexistē. Viņš bija slavens vēl ar to, ka ar saviem ikotējiem tādiem, solo gājieniem, jo parasti likās, jo lielāks solis, jo lielāks mākslinieks, jo viņš virtuozāk izliek sevi un daudz notis nospēlē. Tad viņš dažreiz sev solo aizgājienos, bet tad viņš neko praktiski nespēlē, viņš visu laiku gaidīja, klausījās, kādiem grupas. Tad viņš nespēlēja kāds trīs skaņas, bet ar tādu intensitāti, ar tādu saturu, ka tās izteica visu tā skaņdarbu būtu. To daudz teicāt, protams, atkārtot, bet tas tā ir vairs jau tik ļoti izrodās. Nākošais Blue Moon, kas jau arī kļūst par tādu tā kā džeza standartu. Nepazīstami autori gan, bet dziesmi noteikti ļoti pazīstami, un viņi ir, kā sacīt, aranžējuši daudz, kam nav slinkums. Ar šo zilo mēnesi, protams, saistīts interesants. Vai jūs zināt, ko dēvē par to zilo mēnesi, ko šis termins nozīmē? Jo zils mēnesis kā mums nav, ja mēs runājam, kā par septiņu, kā runājam par zilo gaismu. Bet Blue Moon īstenībā angļu tādā sarunu valodā nozīmē notikums, kas ir ļoti vecs.
Jo, piemēram, ir tāda lieta, ka vienā gada laikā, vai tas būtu pavasaris, ziema vai vasara, mēs būtu tikai 3 filmējuši, ja? Bet gadās, kad ir gadi, kad ir 4. Gadās, kad arī vienā mēnesī mēs būtu 2 pilnmēneši. Tad šo 4. pilnmēnesi mēs dēvēt par Blue Moon. Nav jau, protams, šeit tā vārdu spēle, Blue, tas ir melankolijas sinonīms, ja, un cilvēki dzied par to, kad viņi jūtās ļoti skumīgi, līdz viņi atrod to savu mīlestību. Kas mums te vēl ir tāds interesants aizķēries? Ēņa, Shepherd Moons, ja. Es atceros tos laikus, kad mums pārāk bieži rādīja tādas interesantas mūzikas, tādas interesantas filmas pa televizoru, un tad viena no tādām top filmām bija Robins Hoods, kurš mums tāda atcerās. Tad, man liekas, tas tāds vienmēr bija tā, kad mēs taisījām paši savus lokus, kāpām pa kokiem un tēlojām, kas kājās tāds labos jānos. Lūk, tad Ēņa. Viņa kādreiz dziedāja savā ģimenes grupā, saucās Clannad, un tā Clannad bija tā, kas rakstīja šo īpatnējo sevdabīgo mūziku šajā filmā Robins Hoods, un pēc tam viņa aizgāja dziedāt savu solo karjeru un dziedāja, kā sacīja, īpatnēji, sevdabīgi, bet viņi iekavoja ļoti lielu publikas daļu. Es vēl kaut kāds 90. gados veiklā pirkt kasetes ar visiem šitiem interesantiem skandarbiem. Un viena no tādām arī viņai savā kasetē, kas ļoti ilgi noturējās daudzos miļonos, kad pārdeva un viņa baudama, protams, ir šis Shepherd Moons. Un maiga. Instrumentāla mūzika. Viņi ir no Īrijas, dziedātāja Amy Brennan. Bet viņi vienmēr asociējās ar manu bērnību un ar Robinu. Šīm vaigajām skaņām. Kā tāds beidzamais pieminēšanas vērts ir Maiks Oldfields, ko jūs noteikti visi pazīstat ar Tubular Bells, kas ir skanējis laikam visos kooperatīvu veikalos un visu kaut kur, un viņam bija šī populārā dziesma arī, individuāla dziesma Moonlight Shadow kopā ar savu palīdzi. Viņš būtībā interesants ar to, ka viņš bija ļoti daudz žanru pārstāvs. Viņš spēlēja gan popu, gan etno-roku, gan arī instrumentālo, gan dēļu mūziku un ļoti daudz mīlēja eksperimentēt ar mūzikas skaņām. Šitādi popcīgā ritmiņā ļoti popularitāti iegūst. Moonlight Shadow. Protams, dzied par mīlestību, laimīgu vai nelaimīgu. Tagad gribētu doties mazliet uz tādu atraktīvāku daļu. Filmu mūzika, un tagad arī lūkšu jūsu uzmanību uz ekrānam. Un jautājums, kurš ir komponists šai slavenai filmai? Vai pateikt priekšā, ka iedomā klasisko komponistu virzienā? Tieši tā. Ar mēnesi tēmu nesaistīts. Tā runāja Zaratustra. Un es domāju, ļoti daudziem asociējās ar tas, ko tad bija tāds rādījums. Vienmēr sākot ar šo mūziku. Publikas ļoti veiksmīgi atrast saspēri ar šo runu.
Šo filmu, protams, nevarēja neiekļaut šajā te lekcijā, jo es zinu, ka tur arī tiešā veidā darbība risinās uz mēnesi, un ar to mēnesi monolītu, un tā filma pat par sevi ir mācīts šedevrs ar ļoti mazu dialogiem, ar spēcīgām ainām, ar spēcīgām mūzikas momentiem. Jā, protams, tātad šī bija Rihards Štrauss, tā runāja Zaratustra. Mēģināsim vēl vienu filmu apskatīt. E.T. saīsinājumā. Bija Džons Viljams. Jā, nu tie redz cilvēks ir profesionāls. Viņš jau ir balvu nopelnījis pirms bez jautājumiem, kur tu man esi. Nu jā, šis Džons Viljams, protams, ir viens no mūsdienu slavenākajiem un populārākajiem, un īstenībā viņš ir visapbalvotākais komponists, filmu komponists, tūliņ aiz Valta Disneja, jo Džonam Viljamsam ir tādi šedevri kā Star Wars, Žokļi, Schindlera saraksts, Jurassic Park un tam līdzīgi Grandi un tā skaitā arī Harijs Poters ar visām savām daļām. Un tam līdzīgi šī te aina, protams, mēnesis. Un visi uzvarā debesīs. Indiana Jones, protams, arī tas arī ir autors komponists. Te man vēl paliek divi tādi interesanti pieminēšanas vērti. Skandarbi un fakti. Viens ir tāds moon landing. Manuprāt, Stephen Edwards tāds nepārāk pazīstams autors, bet tā ir, var teikt, mūzikls, rockopera. Stefans Edvards ir autors gan grāmatai, gan visam par tekstam, gan arī mūzikai. Un stāsts ir balstīts uz Apollo 11 misiju uz mēnesi. Un nevis Neil Armstronga acīm, bet ar Adrian Baza acīm, kā viņš redzēja to savu dzīvi, gan arī kā viņš tur otrais uzkāp uz mēnesi. Tad viņam veltīts mūzikls. Man uzrunāja iespējas, meklēšu, ka varētu noklausīties visu. Back on Earth, I fear to sleep at night, frightened like a child, all I want is light, I can't be reconciled, all I require
for now is oblivion. Un tā tāds beidzamais, ko es gribēju tā kā nopaļot, šo lekciju ir tāds interesants moments. Man nepazīstam, tādi maz pazīstam autori skandarbs, Leks Beksters tāds, kurš sakomponēja tādus, tā kā 6 dziesmu tādu ciklu, Music Out of the Moon. Un ar ko viņš ir interesants. Viņš ir interesants ar tādu lietu, tad notika ap 47. gadu, kad, pēc vienas no tādām leģendām runā to, kad Neils Armstrongs, kas lidoja uz mēnesi un izkāpa, viņš bija paņēmis līdzi sev šo lenti ar šo mūziku un klausījās kosmosā. Šī mūzika reāli piedzīvoja kosmosu un ir izgājis ārpus zemes robežām, par ko daži sapno, ka iziet ārpus Latvijas robežām, tad šī mūzika ir izgājis ārpus zemes robežām un izskanējis visumā. Un viņi ir interesanti ar to, ka tur galvenajā lomā figurē tāds instruments teramīns. Teramīns. Šādi te rakstās un izskatās aptuveni šādi. Un tas teramīns ir viens no pirmajiem elektriskiem un elektroniskiem instrumentiem, kuru spēlē nepieskaroties ar rokām. Ja? Tur ir 2 antēnas, viens kontūrs, otrs kontūrs, un ar attālumu no šīs antēnas ar vienu regulē skaļumu, ar šo te regulē skaļumu, ar to garo to regulē augstumu, un var izdabūt ļoti interesantas skaņas. Un es tieši paņēmu, lai varētu šo pašu teramīnu paklausīties. Un aptuveni tāds skaņas. Jo šis teramīns, tad viņš tik ir, tāda sakritība varētu tā teikt. Ja, kad 30 gadu viņu Amerikā iepazīstināja, to teramīnu radīja zinātnieks, kas pasūtīja, lai sensors varētu izstrādāt. Viņam izdevās pārvērst mūzikā šo zinātnisku atklājumu. To 30 gadu piedzima Neils Armstrongs, kas nāca par tādu interesantu sakritību. Šis instruments dzimšanas gadā bija to viņš arī iemīļoja, paņēma līdzi savā likumīgajā ceļā. Ir daži, projām, kas spēlē, bet viņš nav populārs. Jā, tagad ir citi, viņš vienā laikā ar Come On Dētulēm radās. 27. gadā viņš izdomāja, Amerikā iegāja 30 gados. Un es, teiksim, tagad mazliet gribu pārbaudīt to jūsu atmiņu, bet varētu pavūt varbūt arī gaismas. Un ko jūs atcerēties no tās lekcijas, bet es jau pirmo erudītāko gribu apbalvot ar šādu disku. Jūs atvērsiet vaļā, varbūt atbildīsiet, ja pēc kāds disks. Ko es varētu tādu ļūdīgi pavaicāt? Vienkārši tādu slavenāko klasisko komponistu un skandarbs nosaukumu. Jā. Kurš bija tas atbildētājs?
Un tādu matemātiskāku, vienkāršāku. Kura bija tā gammas nots, pēc kā tad skaņojās tie orķestri un kas tā bija? Jā, tie kaut kā. Un kā, kurš tad atbildēs, kā tad bija tā frekvence? 440. Jā, labs. Vēl tāds ādīgs jautājums, jūs pamanījāt, varbūt tie nemie tik labi. Jā, diez vai varētu pamanīt, cik ir 3 stūri manā fona bildē izmantot. 4. Kurš teica 5? Tu nespēcīsi. Tātad paskatīsimies. 1, 2, 3, 4, 5. Kur ir 6? Labi, es domāju, ka mēs paliksim pie šīs kundzes, kas atbildēja par lāvu 440. Es gribētu jūs visus iesaistīt tādā interesantā atrakcijā, lai mēs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Kas ir mūzika? Katram no jums personīgi. Es lūkšu savu palīgu Kristofu, un viņš ar ģitāru spēlēs kādu melodiju. Tikmēr es izdarīšu. Kas tāds muzikālāks varētu iepūst tabulēs, jo, teiksim, te ir. Es vispār ņemšu visu par baisiņu, īstenībā jau katrs pats paņemā. Sāksim ar kurš piesakās uz stārtu. Droši, ņemiet. Būs interesanti. Ņemiet katrs pa kaut kādam strubētam. Paņemiet. Jā, tur būs daudz lietas. Tā grabuliņu vēl kāds paņem. Kurš piesakās uz 3 stūri. Turētais tā gradzientiņš. Un šito te varēs uzsist. Vai tu teici redzams? Labi, to kāds apvērt un kāds paņemiet kādam instrumentam. Jā. Kurš tur vienkārši ar vālītēm uzšķauts? Kurš ir bunziņa? Un es vēl izmantošu šo te arī efektam. Un mēs darīsim tā, ka visi tagad pamēģina to savu instrumentu, tādu skan, visi kopā paklausīt. Nu, jā, tagad ņemsim klusumu. Kurš paņēma tās vējas tabulas, kurā galā tur ir. Paņemiet kāds ar tās vējas tabulas, jā. Kurš tā drošināt. Tā viņi paņem to. Tās vējas tabulas, un ir tā. Tā ir, jā. Ļoti labi. Darīsim tā, ka sākumā būs klusums, un nesāksim spēlēt visu vienlaicīgi, bet, teiksim tā, pa vienam iestāsimies. Sākumā izmēģināsim tā, ka katrs iestājās pa vienam, pēc tam liksim kaut kā kopā instrumentus,
klausīsimies, kas no tā sanāks. Un mēs tagad varētu sākt ar to, kad ir klusums. Un piemēram, varētu vēst tabulas pirmās, teiksim, uzsākt šo mēnesi gaismu. Un tad kas to stāstu pabrauc? Kur lamens ieklādā? Kurām ir tās tabulītes, var paturēt tās skaņas. Ka tie arī nav mēnesis mūzika iedvesmas. Kāds tu vari padziedāt?
pa vienam izslēdzamies tā, jūs uzreiz ēdat, pa vienam izslēdzamies, un atkal paliek pie šī vīra kočiņiem. Jūs ir liela bala. Vajadzēja ierakstīt un disku varētu izdarīt.